Ar ko tu esi traka? Tu neesi jau traka. Neballē. Es esmu bišķi neadekvāta dažreiz. Normāli vienkārši. Ļoti dzīvespriecīgi, man ļoti patīk adrenalīns, man patīk darīt trakas lietas, man patīk... Kas ir traka lieta un kas ir... Man patīk tur, likt no lidmašīnām ārā, man patīk braukt ceļojumos vienu dienu pirms viņas izplānoju, man patīk braukt vienai ceļojumos, man patīk... Jā, fuck them. Jā, man patīk darīt lietas, ko es nekad neesmu darījusi, un man, es pat arī lepojos ar to, jo man tā kā bija ilgs ceļš, līdz es sāku darīt tās lietas, es pirmo reizi ceļojumā vienu pati aizbraucu. Tāpēc, ka es nevarēju pat aiziet paēst viena pati. Wow. Bija ļoti liela pār overthinking. Un, lai arī ko es darīju, es nevarēju izdarīt vienu. Man tā kā visu laiku vajadzēja kaut kādu no malas, kaut kādu, ne viedokli, bet, jā, man ļoti vienai baisi bija kaut kur iet, vai tādā... Es vienkārši man visu laiku likās, ka uz mani visi skatās. Man sākās trauksme. Wow. Jā, man sākās trauksme. Pēc kā viņa sākās, vai viņa vienmēr to bija? Es saku, man kaut kāds overthinking, un es esmu savu izrakusies, no kurienes man liekas, ka tas sākās, man liekas, ka tas bija no kaut kādas salīdzināšanas, nezinu, tur mani ar brāli, un vispār man liekas, ka mums tās lietas sākās bērnībā, tad, kad tev neļauj taisīt savus lēmumus. Respektīvi, kad mēs tev bērns savāda istabu, vai ne, un tu viņam palūdz sakārtot istabu, es vispār nekādu nevienoju savus vecākus, tā kā viņi izdarījuši saprieku darbu un ar tiem resursiem, kas viņiem bija. Bet tā kā, jā, es to bērnu savādu istabu, un tev esi tas nogurusi, un ir maz pacietības iekšā, vai ne? Un tad, kad viņš sāk kārtot, viņš kaut ko sāk likt nepareizās vietās, kā tev gribējās, vai kā tu esi sakārtojies, un tu saki, es tev palīdzēšu, es salikšu, vai arī pārkārto, ko viņš ir salicis, un tas viņam uzreiz dod, pirmkārt, nepārliecinātību par sevi, tā kā viņš dod, ķipa, ka kāds cits vienmēr labāk izdarīs nekā tu. Zini, tādas lietas, kas tā kā, tu neaizdomājies tajā brīdī kā maza lietiņa, bet tas ļoti atspoguļojās pēc tam.